Viņš sāk raudāt, viņš sāk par kaut ko protestēt, bet viņš nespēja paskaidrot, par ko. Varbūt kāds vēl ir piedzīvojis šādu te gadījumu. Varbūt veikalā, vai ciemos, vai ceļojumā, vai lidmašīnā. Mhm. Jā, daudz. Un kāda ir mūsu automātiskā rīcība bieži vien? Pirmais, mēs sākam kaunēties, jā, ak, Dievs, kāda izgāšanās, kāda izgāšanās pilnīgi, ko tagad par mani padomās, ko par manu bērnu padomās. Neviens negribēs vairs mūs aicināt nekur. Otra reakcija. Mēs vairs nekur neiesim, sēdēsim mājās, būsim izolēti, lai neviens neko nepadomā, un bērns būs mierīgāks. Ja? Un es domāju, ka ne pirmā, ne otrā reakcija nav līdz galam pareiza, jo kamēr mēs nesapratīsim to iemeslu, nejutīsim savu bērnu, mēs nespēsim šo te situāciju izprast un arī paredzēt. Ļoti bieži, bet iemesli var būt dažādi, tikai vērojot bērnu, runājot arī no noteikta vecuma bērns spēja to paskaidrot. Ļoti bieži arī runājoši bērni vēl nespēja aprakstīt tās sajūtas, tāds pirmsverbālais līmenis. Un tad tikai vērojot, to var diagnosticēt un izprast to iemeslu. Varbūt kādam bērnam nepatīk tumšas telpas, varbūt kādam nepatīk pūļi, varbūt nepatīk, ka viņam tuvu stāv cilvēki, varbūt nepatīk, kā smaržo vecajā, tādā senajā mājā, jā, mitruma smarža. Ļoti daudz dažādu iemeslu. Un tad tā muļķīgā sajūta, ja, ir jātic bērnam. Ir jātic bērnam un jābūt viņa aizstāvim, jāaizstāv bērns. Jā. Un, protams, ka tie cilvēki, adekvāti cilvēki, viņi vienmēr sapratīs un atbalstīs. Ja viņi nesapratīs, tad varbūt nav vērts ar viņiem, varbūt nav pa ceļam ar viņiem. Un vēl 4. gadījums, pēdējais, tas tāds, es domāju, ka tas ļoti specifisks, bet varbūt jūs arī, jums prātā nāks kāds gadījums, kad bērns ir jutīgs uz smaržām, jā, vai uz garšām, un viņš sāk uzvesties neadekvāti, jā, dēļ tā, jo tas triggerē viņu. Ja? Piemēram, es esmu vasarā organizējis tādu bērnu pasākumu, kādiem 15 bērniem. Mēs pieaicinājām, tas notika mūsu mājas dārzā ārā, mēs pieaicinājām tādu jaunieti ar drediem, ļoti mūsdienīgu mākslinieku, grafiti mākslinieku, no Mākslas akadēmijas, kas bērniem mācīja grafiti. Ja, bija grafiti paraugstunda, tāda tā kā workshopiņš ārā, un viņi tur dzīmēja, izmantoja baloniņus un kosmosu zīmēja. Bija ļoti interesanti un radoši, bet viens bērniņš sajūtās ļoti slikti, un viņš teica, es to nedarīšu, es neņemšu balonu rokās, jo man nepatīk tā smarža. Jā. Viņš bija skolas vecuma bērns, un viņš tā arī pateica. Labi, es tajā brīdī norēģēju tā, ka es piedāvāju viņam uzvilkt masku, un tad viņš un brilles, jā, jo viņam bija bail, ka viņam kaut kas trāpīs uz sejas, kaut gan, tas nebija praktiski iespējams. Bija grūti iedomāties, viens klausītājs ir iemicis. Es mēģināšu mierīgā tonī runāt tālāk, kā vakar pasaciņa.
Jā, un viņš uzvilka tās brilles, aizsarga brilles un aizsarga masku un turpināja priecāties un ar visiem pārējiem bērniem nozīmē ļoti skaistu darbiņu. Apelsīni, jā, citrusi, jā. Un runājot par citrusiem, ir ļoti izteikts jutīgums ne tikai uz to smaržu, garšu, bet arī alerģiska reakcija. Jā, tas ir tas arī, ko es gribēju pateikt, ka ļoti bieži tiem jutīgiem bērniem ir arī ādas jutīgums. Varbūt kāds var arī ierakstīt, ja kāds ir saskāries. Atopiskais dermatīts, kaut kāds ādas slimības vai asas reakcijas ir. Jā. Bet, lai mēs kaut nedaudz iejustos šī bērna ādā, vienkārši atcerēsimies mūsu grūtniecību, vai visas grūtniecības, vai pēdējā grūtniecība, nezinu, vai pirmo to toksikozi, kam ir bijusi. Un cik mēs bijām jutīgas uz smaržām, uz drēbēm. Man, piemēram, niezējies visu laiku šādi darīt, kaut gan man nav nekāds alerģijas, jā. Un man liekas, ka grūtniecības laikā māte ir vistuvāk tam stāvoklim, kad, ļoti, ļoti tuvu šim stāvoklim, kurā nepārtraukti atrodas jutīgie bērni. Pēc definīcijas mēs redzam, ka tā ir paaugstināta jutība pret emocionāliem un sensoriem stimuliem. Tas nozīmē, ka viņi ļoti ātri tiek pārstimulēti un viņi nogurst. Viņi tādos brīžos var palikt kašķīgi un raudulīgi, noguruši. Un mūsu vecāku uzdevums ir piedāvāt viņiem to atpūtas brīdi tādos notikumos, jā. Un ļoti svarīgi ir plānojot ģimenes pasākumus, braucienus, dienas režīmu, noteikti ņemt to vērā. Mācību režīmu, noteikti ņemt to vērā, ka bērns var būt noguris, viņš var būt pārstimulēts, un tādos brīžos viņam jāiedod pauzi, jā, jāpiebremzē. Tā, tad tas bija tāds neliels ievads, jā, un es tālāk gribētu pastāstīt divas tādas dažādus skatu punktus uz šo te problēmu. Pirmais ir medicīniskais tāds viedoklis, jā, neuropsihologi, jā, ko zinātnieki ir izpētījuši, par smadzeņu darbību, par nervusistēmas darbību, par visu citu organismu sistēmu darbību, un varbūt nākamais slaidiņš, jā, Guna, var palūgt, vai tev rokas aizņemtas? Jā, par to sensoro jutību, jā, un šādu te neiroloģisku procesu, ko sauc par sensoro integrāciju, jā, kurā ir iesaistītas visas maņas, redze, dzirde, pieskāriens, garša, smarža, un arī tādas sistēmas kā vestibulārā sistēma, jā, kas atbilst par līdzsvaru, proprioceptīvā sistēma. Varbūt klātesošo vidu ir kāds mediķis un cilvēks, kas var pamēģini, Guna, 3 reizes pēc tam atkārtot vārdu proprioceptīvā. Ļoti grūts vārds. Varbūt kāds var arī pastāstīt, kaut ko padalīties, pastāstīt arī profesionāli. Bet es no savas puses, jā, tad šī te ir šis te ir viedoklis, ja, kas saistīts ar to medicīnisko skatījumu uz jūtību. Ir arī otrs tāds vairāk no garīguma viedoklis, ja, varbūt ezotēriskais, psiholoģiskais skatu punkts. Par to es varbūt nedaudz vēlāk pastāstīšu, bet mediķi uzskata, ka tā ir tāda nervu sistēmas īpatnība, iedzimta,
Un to var koriģēt. Jā, labā ziņa, ka to var koriģēt. Kā to izdarīt? Ļoti daudz var izdarīt vecāki paši, sākot ar to, ka veikt testu, diagnostiku mājās. Jā. Nu, labāk droši vien, ka sameklēt. Ja jums būs interesi, tad rakstiet man privāti vai ar Guna starpniecību. Es pastāstīšu, kur var to atrast testu, ja, čeklistu. Man ir čeklists, kas ir domāts 3 dažādiem vecuma grupām, sākot jau no 1. dzīves gada līdz 2,5 gadiņiem. Ja, te ir tādi bērniņi arī vecāki. Tad ir no 2 līdz 5 gadiem un no 5 līdz 12 gadiem. Ja? Nu, līdz pusauģu vecumam vai vecāki. Ja? Ļoti bieži šis te jutīgums arī ir raksturīgs kādam no vecākiem. Ļoti bieži, jo, teiksim, es arī esmu to par sevi arī atzinusi, un sapratusi, ka arī man piemīt šāds jutīgums un šāda jutība, un visticamāk tas ir pārmantots no manis, jā, ģenētiski. Labi, tā, ejam tālāk. Jā, paldies. Un šeit es norādīju dažas tādas problēma lietas, ar kurām mēs saskaramies, kas ir jau sekas, jā, sekas tam, kad nervu sistēma ir pārstimulēta. Starp citu, ļoti bieži bērniem ir arī hypersensibility, kas ir nepietiekama jutība, jā, pazemināta jutība. Kā es 2 vārdos raksturošu, tur katrā sistēmā tas pazemināta jutība. Paldies, Anna. Katrā no sistēmām, no maņām tur ir savi marķieri, savas pazīmes, bet ļoti bieži es esmu saskārusies, ka, piemēram, cilvēks meklē ekstremālos sporta veidus, jā, viņš nejūt bailes, viņš mēģina sevi tā kā, viņš mīl ātrumu, viņš mīl sitienus, viņš dauza mantas, viņš lec cilvēkiem virsū, sienām virsū, kāp uz palodzēm, viņš nemitīgi lēkā, viņu nevar dabūt prom no batutiem. Batuti ir laba lieta, bet ir cilvēki, kuriem tas ļoti, ļoti patīk, jā. Un tā tālāk, jā. Un tas nozīmē, ka man šķiet, ka tā bija proprioceptīvā sistēma, kurai pietrūks stimuli, un tādā veidā bērns pats, viņš mēģina sev palīdzēt, jā. Un ar ko mēs saskaramies, ar kādām sekām mēs saskaramies, ļoti tādām sāpīgām lietām. Jā, es te norādīju dažas, bet ne visas, protams, jā. Un daudzas no lietām ir tās, ar kurām saskarās tieši skolas vecuma bērni, jā. Viņi izvairās no kontakta ar vienaudžiem, jā, ar cilvēkiem, nejūtās labi, viņiem ir kaut kāds trauksme. Jā. Mums arī ir bijis tāda situācija, jā, kad puiši mēģina apcelt, un noteiktā vecumā to dara, izmantojot fizisko spēku, ne tikai vardisko. Un parasti tēvs saka, sit pretī. Mamma arī dažreiz saka, sit pretī, bet tas nav tik vienkārši. Ļoti bieži tādi jutīgi bērni, viņi izvairās no vardarbības, izvairās no konfliktiem, un viņam agresijas līmenis ir 0. Jā, un viņi nesitīs nevienam. Viņi ir empāti ļoti bieži.
Un tādos gadījumos, nu, kā mēs to atrisinājām, mēs vienkārši sākām vest puiku uz kickboks nodarbībām, privātām, jā, ar privāto treneri. Un tas palīdzēja ne tādā veidā, es negribu sist, jā. Viņa ir malacis. Viņa var pateikt, ka tu esi ļoti labs cilvēks. Un arī nevajag sist. Karatē nodarbības. Jā. Un mūsu gadījumā dēls vienkārši, viņam pacēlās viņa pašvērtējums, un viņš vienkārši sajūtās stiprs. Jā, viņš sajūtās stiprs, bet tas nenozīmē, ka viņš sāka pielietot to spēku pret citiem. Viņš zina pašaizsardzības paņēmienus, bet tāds drosmīgāks palika, jā, es teiktu, ka tas viņam palīdzēja. Protams, ka ļoti daudz ir atkarīgs no pedagoga, no trenera. Jā, un vēl viena lieta, ar ko es pati esmu saskārusies, ir separācijas trauksme, jā, līdz ar to bērns negrib iet bērndārzā, jā. Es esmu līdz 4 gadiem bijusi kopā, bet es pieņemu lēmumu, kad es gribētu pamēģināt varbūt tādu mazāku, ģimeniskāku bērnu dārzu. Un šobrīd mēs to mēģinam, bet es redzu, jā, ka tas arī ir izaicinājums. Ir ļoti daudz sasniegts, izdarīts un panākts, bet mēs turpinam strādāt un sadarbojamies ar skolotājām un runājam par to. Ļoti svarīgi bērnam arī, ļoti svarīgi ir pedagogiem, visiem pieaugušiem, kas ir jūsu bērnu tuvumā, kas viņam arī izskaidrot šo te īpatnību bērnam un parādīt, jā, lai izglītot, jā, kādā ziņā, jo diemžēl Latvijā pietrūkst informācijas par to, un ļoti bieži izglītības iestādēs skolotājiem viņiem grūtāk strādāt, vai viņi vienkārši ignorē šīs te vajadzības, un līdz ar to nav laika varbūt pievērsties individuāli strādāt. Un tiek visādas parādās aizdomas par visādām mistiskām diagnozēm, nepareizām, jā, kļūdainām, ka tur ir tādas grūtības, jāaiziet pie tāda speciālista uz diagnostiku, pie tāda speciālista, bet ļoti bieži tā vaina ir tik vienkārša, ka tas bērns viņam ir paaugstināta jutība, jā, uz konkrētām lietām. Tagusies tā pirmā daļa, jā, kur es vairāk stāstīju, iedziļinājos tajā medicīniskajā pusē, un otrā daļā es gribētu īsi pastāstīt, kā šo te lietu uz šo te jautājumu var raudzīties no tāda garīgā viedokļa, skatu punkta. Varbūt ir kādi uz doto brīdi vēl jautājumi, ko es varētu vēl izskaidrot. Varbūt es kaut ko piemirsu vai nepaspēju steigā. Tad droši, jā, es arī atvēršu čatu. Varbūt, Guna, tev ir kādi jautājumi? Jā, man īstenībā viss ir skaidrs, un viss, ko tu teici, man atsaucās. Praktiski viss, ko tu stāsti, man ir bijis maniem bērniem, vismaz kādam no viņiem noteikti, un katram atšķirīgās lietas, tā ka tā tēma man tiešām ir ļoti praksē pazīstama. Viss bija skaidrs, un var droši vien, ka turpināt. Un jautājumu čatiņā jau tu ļoti labi redzi pati un atbildi uz viņiem, tā ka jā, te vēl Līnes raksta. Es varu atbildēt kā mamma.
vajag vērot savu bērnu un mēģināt atcerēties, vai pagātnē ir bijuši kādi gadījumi, kas varētu traumēt bērnu. Ļoti bieži bērni arī atcerās un nevar aizmirst. Ir bērni, kas baidās, nezinu, no uguns, jā, no elektrības, no zibens. No daudz kā, protams, baidās. Un tikai mēs varam zināt to, vai mūsu bērni var mums pastāstīt. Ja ir aizdomas, ka ir trauma kaut kāda bijusi, traumēts psiholoģiski bērns, tad droši vien, ka jāatrod labs speciālists, psihologs tāds spēcīgs un jāstrādā. Jā, labi. Es īsi izstāstīšu par to otro skatījumu, otru viedokli, par to, ka katrai monētai ir divas puses. Tātad izlasīšu komentāru. Jā, šādi bērni ir ne tikai varbūt taktili jūtīgi, bet viņi arī ļoti pedantiski. Viņi pamana visus sīkumus un detaļas. Un par to garumu, bikšu, jā, staru garumu, jā, viņi pamana. Un kas zina, varbūt Evitas meita kļūs par pasaules slavenu apģērbu dizaineri, jā, tuvākajā nākotnē. Jā, manai meitai, piemēram, dažreiz tas parādās, un tad tas pazūd, un šobrīd mēs izslimojam gripu, viņa izslimoja gripu, un pēc gripas viņai parādījās ļoti izteiktais dermatīts, un tas dermatīts praktiski jau vairs nav tik ļoti redzams, bet viņa joprojām staigā tikai konkrētajos legingos. Viena veida es pasūtīju tādu pašu modeli otru. 3 citus legingus viņa atteicās vilkt, jo tie esot viņai pa ciešu un pa asu, kā viņa saka, jā. Un, es vairs nepanikoju par to, jā. Ja ir iespējams saglabāt to etiķeti un iespējams atgriezt atpakaļ, tad var atgriezt atpakaļ un nopirkt 3 vienādas kreklas, 3 vienādas bikšu modeļus, vienādu izmēru. Mans bērns ir staigājis 3 gadus vienā un tai pašā cepurē, visas 3 sezonas, izņemot vasaru, apakšveļā. Jā, ļoti bieži tie bērni nemīl vilkt apakšveļu, viņus grūti pieradināt pie tā. Ļoti bieži viņi vispār mīl staigāt kaili, plikiņi. Bet, jā, kāpēc nē, ģimene varbūt līdz kaut kādam konkrētam vecumam. Jā. Tātad, kur mēs palikām? Pie tām 2 monētas pusēm, medaļas pusēm, jā. Tad mēs apskatījām to traģisko, sāpīgo pusi, jā. Bet, ja mēs pagriežam to otrādi, tad ko mēs redzam? Jā. Bērns, kas ir jutīgs uz trokšņiem, ļoti iespējams, ka viņam ir, piemēram, absolūtā dzirde. Mēs ar Gunu arī esam par šo te runājuši, jā. Viņi ir visa ģimene muzikāla un muzikāli apdāvināti bērni. Un ļoti iespējams, ka var šo te īpatnību, šajā īpatnībā saskatīt arī izaugsmes iespējas un talantus, jā. Un tāpat arī ar šo te apģērbu, jā. Ja cilvēks ir tik ļoti pedantisks, tad pret apģērbu, piemēram,
Mana meita vienmēr pamana visas kleitiņas citiem bērniem, citām meitenēm. Vienreiz viņa izteica komplimentu ļoti brutāli izskata vīrietim, tādam baikera stila vīrietim ar garu bārdu. Viņa teica, smuks tetovējums, ja? Kāpēc ne? Nu, respektīvi, visam ir divas puses, ja? Tie, kas ir ļoti izvēlīgi ēdāji un jutīgi uz smažām un garšām un ēdienu tekstūru, tā saucamie picky eaters, iespējams, ka viņi kļūs kādreiz par Michelin restorānu šefpavāriem, ja? Tā, paskatīšos pierakstos. Ja? Tie cilvēki, kas šobrīd kaujās un sitās un daudzās un nevar nosēdēt, viņi varbūt kļūs par olimpiskajiem čempioniem. Ja? Un tā mēs varam turpināt tālāk un tālāk. Katrs mēs piedzimstam ar saviem talantiem un ar lietām, kuras var pārvērst par labu mūsu vājās vietas, mūsu trūkumi var kļūt par mūsu stiprājām vietām. Un kurš gan cits, ja ne mēs vecāki, varam to saskatīt savos bērnos, atbalstīt un kļūt par mūsu pašu bērnu lielākajiem faniem. Ja? Ļoti bieži bērniem ir ar sensoru, ar vizuālo pārslodzi, ja, viņi mēģina nomierināties ļoti ilgi vērojot kaut kādus rotējošos priekšmetus, ventilatorus, skatās, kā bumbas ripo. Es pastāstīšu, jā, Arnita. Un tā tālāk, un tie var kļūt par, nezinu, bowlinga čempioniem vai par izciliem inženieriem. Tas pats Erkils Poirot, pasaules slavenais detektīvs, es vienā filmā tieši piefiksēju, cik viņš ir pedantisks, un filma sākās ar to, ka viņam pasniedz brokastis, un viņš salīdzina divas olas, viņu izmērus un konstatē, ka viena no olām nav perfekti atbilstoša standartam, un viņš atteicās ēst un palūdza samainīt. Ja? Bet tas ir ģeniāls detektīvs, kas pamana tādas lietas, kuras mēs nevaram iedomāties. Tas ir detektīvs, kas ar fenomenālu intuīciju un citām superspējām. Jā, tā kā cimperlība tā nav. Tā kā es ļoti gribētu, lai mēs visi mēģinam paskatīties uz šo te jutību no šī te skatu punkta, ja? Kā defektu pārvērst par efektu. Kur ir iespējams meklēt info attiecībā uz ēšanu? Agreta, viss ir atkarīgs no tā, kādās valodās jūs runājat, ja? Un vai jūs meklēt tikai latviešu valodā, tad mēģiniet internetā. Ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi tie speciālisti, ja, kurus es varēju atrast Latvijā, kas ar šo te jautājumu strādā padziļināti. Varbūt varat agrāk sazināties ar mani, es varu padalīties ar tiem kontaktiem, kas man ir, bet lielākoties krievu valodā vai angļu valodā. Ja? Tā kā, es varu pastāstīt jums privāti, uzrakstīt dažus kursus, ja? Jūs varat arī ierakstīt Facebookā sensory needs, ja, vai eating habits, sensory children, sensitive children, eating habits, un jums parādīsies kaut tajā pašā Facebookā, ja, informācija. Sarunāts. Jā, tā.
ļoti iespējams, ka man ienāks prātā vēl kāda doma, ar kuru es gribētu padalīties, bet šobrīd izskatās, ka mēs esam ļoti veiksmīgi izgājuši cauri teorijai. Guna, vai es varu palūgt nākamo slaidu? Mums vēl 3 slaidi palikuši, un tad jautājumi. Šīs tad 2 grāmatas, viena angliski, viena latviski, kuras es pat esmu izlasījusi. Ja jums interesē šī tēma, tad jūs varat, ir arī 3. grāmata par augstinātas jutības bērniem, par bērniem ar paaugstinātu jutību. Es mēģinu iztulkot no angļu valodas, un šo terminu ieviesam 90. gados zinātniece. Ja jūs iegūglēsiet, tad jūs noteikti atradīsiet. Bet es pati esmu lasījis tieši šīs 2 grāmatas. Ja? Ļoti daudz informācijas var arī atrast vienkārši papētot tādu fenomenu kā alfa generation alfa. Ja? Tie bērni, kas ir dzimuši mūsu gadsimtā, viņi jau uzskata, ka viņi visi ir jau piedzimst ar paaugstinātu jutību. Ja? Bet no medicīniskā viedokļa tad jāmeklē medicīniska informācija. Ja? Tā kā es varu padalīties ar dažiem avotiem privāti. Jā, tā, nākamais slaids, lūdzu. Jā. Par izglītību, ja? Tomēr šī asociācija apvieno cilvēkus, ģimenes, kas ir izvēlējušies noteiktu izglītības metodi. Es gribētu arī pateikt, ka es abrīnoju jūs par jūsu drosmi, uzrīkstēšanos, par jūsu spēju uzņemties pilnu atbildību par jūsu bērnu izglītošanu, neuzvelt to uz konkrētu pedagogu vai skolu vai valdību. Ja? Un šeit ir tāds viens slaids no fantastiskā alternatīvās izglītības fóruma, kas notika Rīgā maija mēnesī. Ja? Guna bija viena no spīkeriem. Vecāku pienākums ir sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, pēc iespējas respektējot viņa individualitāti, ievērot spējas un intereses. Jā. Līdz ar to šīs te individuālo īpašību respektēšana, viņai jābūt pamatā gan audzināšanas pamatā, gan izglītības pamatā. Jā. Tas ir bērna tiesības. Paldies. Un ko darīt? Ko darīt? Jā, pats svarīgākais laikam. Jā. Es domāju, ka visi, kas piedalās šajā sarunā, mēs visi meklējam tos cēloņus un iemeslus un gribam palīdzēt saviem bērniem. Ļoti efektīva ir sensorā integrācijas terapija. Ja? Krievu valodā varat iegooglēt sensorā integrācija. Ja? Ir vairāk speciālisti. Iespējams. Man ir tādas aizdomas, ka Latvijā nevar iegūt šādu te izglītību. Ja? Ļoti daudzi speciālisti, kurus esmu atradusi Latvijā, viņi runā krievu valodā, un viņi to mācījušies ārpus Latvijas. Jā, un ir ļoti daudz dažādu vingrinājumi, aktivitātes, kuras vecāki var darīt mājas apstākļos, pat bez kāda speciālista iesaistes. Ja? To visu var online noskaidrot labāk maksas versijā, ja, kur ir intensīvās apmācības, vecākiem speciāli domātas, ar dažādiem vingrinājumiem, atbilstoši jūsu konkrētā bērna vajadzībām. Ja? Ir dažādi
fiziskie uzdevumi, ja, ko var pildīt. Peldēšana, sensorā masāža, dažādi tādi vingrojumi. Ir tā saucamās smagās segas, varbūt jūs varat mani izlabot, latviešu valodā varbūt ir cits termins izdomāts. Viņas tiešām ir ļoti smagas, viņas var iegādāties arī Latvijā internetā. Zem tādām, tas ir ļoti palīdz tiem cilvēkiem un bērniem, pieaugušajiem, kuriem ir grūtības aizmigt. Jā, viņi grozās, nervu sistēma nespēja atslābināties tik ātri. Un šis te svars, jā, smagais, viņš nomierina. Nomierina muskuļus, nomierina locītavas un tādā veidā bērns un arī pieaugušais var aizmigt. Bet tur arī, protams, ka ir norādījumi tur pēc svara, jā, tur dažādi svari, dažādi veidi, tur jāskatās. Ir, piemēram, ļoti palīdz smago priekšmetu bīdīšana, grūstīšana, jā, iedot kaut ko smagu. Ja jūs redzat, ka jūsu bērns mēģina kaut ko grūstīt smagu, jā, bīdīt, tad, tā ir tāds karodziņš, jā, ka iespējams, ka viņam ir tā sensorā vajadzība neapmierināta līdz galam. Ir dažādi motorikas uzdevumi, piemēram, ļoti palīdz mīklas mīcīšana, ja? Ļoti svarīgi, bērniem tieši maza vecuma bērniem kaut ko saspiest ar savām rokām, ar pirkstiem. Tam ir brīnumains efekts šim te uzdevumam. Tie ir tādi daži no tiem vingrinājumiem. Jā, mēs kā vecāki varam arī radīt atbilstošu vidi saviem bērniem, sākot ar to apģērba izvēli, jā. Ja patīk tieši tās konkrētais ražotājs, tā krāsa, tas audums, nopērkam 2 vai 3 pāris izmērus uz priekšu, nekas nenotiks, jā. Bērns būs priecīgs un pateiks paldies. Protams, ka ir liela nozīme arī kustībām, fiziskām nodarbēm, jā, tas noņem spriedzi ļoti ātri arī mums pieaugušajiem, jā, pēc garas, smagas, saspringtas dienas mums palīdz, jā, sporta zāles, skriešana, pastaigā, joga un tā tālāk, dejas, jebkas arī bērniem vēl tikai 10 reizes vairāk palīdz. Miega režīms ir ļoti svarīgs, un, protams, ka tas limitētais gadžetos pavadītais laiks, jo, lai arī cik pieejami tie nebūtu, tāda mūsu ikdienas sastāvdaļa, bet, jāsaka, kā ir, tie ļoti pārslogo nervu sistēmu. Jā, visi gadžeti, ekrāni pārslogo nervu sistēmu, un ja bērniņš jau sākotnēji ir jutīgs un reaģē pastiprināti uz dažādiem stimuliem, tad mums ir jārēķinās ar to, ka šis ir arī tāds stimuls, kas vēl vairāk to visu pastiprina, jā, un vienkārši jāpaseko līdzi, jā. Aizstāvēt, jā. Tas pats stāsts par frizētavu, jā. Mēs jau ar Gunu diskutējām un ar daudziem citiem Facebookā runājām, jā. Ir jāaizstāv tie bērni, ir jārunā, ir jākomunicē, ir jāskaidro. Nekādā gadījumā citu cilvēku priekšā savu bērnu pazemot vai kaut kādā veidā piespiest darīt to, kas nav, kas viņam ir ļoti sāpīgi, to nevajag darīt. Jā. Un esam savu bērnu lielākie fani. Atbalstam viņus, uzslavējam. Šiem bērniem ir daudz vairāk nepieciešams dzirdēt uzslavas. Stāstam citiem, cik viņi ir fantastiski mums, un pēc iespējas biežāk ieskatāmies viņiem acīs.
jā. Smagās segas, jā, laikam ir dzirdēts. Dejās ir skaļa mūzika un skolotāja, kura cenšas dot norādījumus, pārklaidot mūziku. Līdz ar to deju nodarījums mums izpaliek. Izpaliek dēļ skaļas mūzikas vai dēļ skolotājas, kas kliedz. Jo man, piemēram, bērns ir jutīgs uz visa veida kliegšanu, jā, vai vienkārši, kad ir paaugstināts tonis cilvēkam, skolotājam. Lielākā daļa klases to neuztver kā aizvainojumu vai agresiju vai uzbrukumu, bet šie te bērni uztver to, jā. Viņi bieži vien baidās no skolotājiem ar skaļām balsīm. Mums ir bijis tāds gadījums, ja mēs aizgājām uz mūzikas nodarbību ļoti mazā vecumā agrā, un meita vienkārši nobijās no balss, jā, no skaļas balss, un tad pēc kāda laika mēs aizgājām pie citas skolotājas, un viss bija fantastiski, un jā, vienkārši mēģiniet, bet cik brīnišķīgi, man liels prieks redzēt jūsu komentārus par to, ka jūs redzat tās iezīmes, ka jūs varat jau saskatīt pašas tās likumsakarības. Jūs jau var teikt, ka šīs te sarunas laikā jau esat veikušas to diagnostiku, jā, un jūs pamanījāt, kurās jomās ir tas paaugstināta jutība dēļ kopīga trača. Jā, iespējams arī kaut kādi pieskārieni var būt un distanci neievēro. Sensorā profila testi. Sensorā terapija. Ir intelekta centrs, jā, ir Rīgā. Intelekta attīstības centrs man šķiet, un viņiem ir sensorās integrācijas nodarbības. Šiem te speciālistiem ir arī pieejami testi. Jā, bet vai tie ir tie paši testi, kas ir, kurus es esmu redzējusi, es nezinu, bet ir. Jā. Ierakstiet, es tieši neesmu rakstījusi Googlā nekad sensorā profilu testi, bet ja jums nepieciešams tieši latviešu valodā, jā, pamēģiniet, pameklējiet, bet tur man šķiet, ka nav vajadzīgs speciālists. Tur ļoti vienkārši jautājumi, jā, nē, čekliste, diezgan daudz jautājumu, lai būtu augsta precizitāte, bet man ir šobrīd krievu valodā tikai pieejami. Ja kādam interesē, tad es padalīšos. Kur ir šī fenomena sakne? Guna, man liekas, ka tu varēsi atbildēt uz šo jautājumu par to, kāpēc mēs visi esam dažādi. Tu jau to tā kā teici, kur ir šī sakne, ka šobrīd, ka šobrīd zinātnieki uzskata, ka tā ir iedzimta. Ja, tātad šī sakne varētu būt tomēr ģenētiski, un, protams, arī attiecīgi, kā es to esmu novērojusi savu bērnu gadījumā, jā, kur ir ieradušies kadrā. Es esmu novērojusi, ka ja es neesmu gana laicīgi to pamanījusi un izturējos pret šo bērniņu ar neiecietību brīdī, kad patiesībā viņa piedzīvo paaugstinātu jutību, tad tas rezultējās ļoti sliktās sekās, ka rezultātā mums pēc tam ir daudz ilgāk un nopietnāk par to jārunā un ar to jāstrādā, parādās kaut kādas bailes no tā, ka mamma sadusmosies brīdī, kad man ir tā kā neērti, tur kaut kas ķermeniski un tas ir traki. Tāpēc es personīgi uzskatu, ka tas ir tā kā pie ģenētikas pieskaitāms, jā, tā kā Marika jau teica, iedzimts savā ziņā, un plus vēl uzklājās virsū šī te vecāku neizpratne un pastiprina to problēmu. Vecāku un sabiedrības neizpratni. Jā,
Tas ir, tā ir tā sakne, un tieši tur arī mums ir jārisina pie vecāku izpratnes un atbalsta katrā brīdī, kad parādās šī problēma. Jā. Jā, totally agree, Guna. Man ļoti patīk arī tā definīcija fenomens, jā. Man ļoti patīk lasīt slavenu cilvēku biogrāfijas, un viņiem nevienam nav bijis viegli, viņi gājuši cauri milzīgiem pārbaudījumiem dzīvē. Un man liekas, ka 90%, ja ne vairāk, talantīgu un veiksmīgu cilvēku visās dzīves jomās ir kaut kādā ziņā jutīgi cilvēki, jā, ar paaugstinātu jutību. Tāpēc viņi jūt smalkāk, jā, kaut kādas lietas, vai viņiem ir intuīcija, vai viņi jūt garšas, smaržas, kaut kādas vizuālās lietas, skaņas, un viņi šo te defektu pārvērš par lielu priekšrocību un attīsta visas dzīves garumā. Tā kā man liekas, ka tie cilvēki viņiem ir milzīga priekšrocība un milzīgas iespējas dzīvē. Jā, un vēl es arī redzu to savos bērnos un pati sevī, kad analizēju, ka arī man piemīt daudz, un savulaik bērnībā piemīta daudzas tādas lietas, kuras vecāki vienkārši uzskatīja par cimperlību, kā jau es tur rakstīju čatā. Un rezultātā tagad es par to visu domājot, studējot, mācoties, esmu sapratusi, ka man ir kaut kāds pašai konkrēts uzdevums šajā dzīvē, un tā ir katram cilvēkam. Ir kaut kāda konkrēta misija un ceļš, kas viņam ir jānoiet. Kā radīšanas brīža mums Dievs to ir paredzējis. Un tieši tāpēc mums ir iedotas tādas vai citādas lietas līdzi mugursomā, kuras mums tajā ceļā palīdzēs. Un tas mums vistiešākajā veidā norāda uz to, kurp mums doties. Tātad katra bērna jutība, kā jau tu, Marika, ļoti bieži arī pieminēji savā stāstījumā, tas mums norāda uz tiem plusiem, uz to, kas tas bērns, kas viņš kļūs pēc tam, kas viņu stiprās puses būs. Jā, ļoti interesants komentārs arī es redzu par to, ka tomēr par to, ka jāaudzina bērnā izturīgums, jā, tas laikam tas resilience, par ko tagad mūsdienās ļoti daudz tiek runāts, nedrīkst turēt bērnu, siltumnīcas apstākļos, protams, jā, bet līdz 18 gadiem atbildību par bērnu uzņemamies mēs vecāki. Jā, mums, kā jau bija parādīts slaidā, jā, no bērnu aizsardzības likuma, jā, ka mums ir jāsagatavo bērns pieaugušai dzīvei, atbilstoši viņa unikālajām spējām, vajadzībām, jā. Es nevaru tā burtiski nocitēt to slaidu, bet mums ir jāņem vērā audzinot tā bērna īpatnības. Ja? Un ļoti daudz ko var mazināt. Ja bērnam 3 gados ir paniskas bailes, piemēram, no frizētavas, tad runājot ar viņu, ar pacietību, ar pareiziem sensorās integrācijas terapijas vingrojumiem, jau pēc mēneša 2 būs rezultāts. Ja? Mēs varam ar to strādāt. Ja? Un tad viņš pats, mēs atvieglosim viņam to dzīvi, ja? un arī tādā veidā nevis pasargājot no visa, bet palīdzot pārvarēt. Es iejaukšos ar atbildi Anetei. Tā ir diezgan tāda standarta bāža no vecāku puses, ka bērns nevarēs izturēt kaut kādas grūtības dzīvē. Tas bieži tā ir, un es to ļoti labi saprotu, arī man tādas bažas kādreiz bija. Un tāpēc tie mani pirmie bērniņi ir dabūjuši trūkties daudz vairāk nekā pēdējie. Un atbildot Anetei, starp citu ar cipariem, es varu tevi nomierināt, Anete. Viss ir kārtībā. Bērni, ja
mēs vecāki pret viņiem izturamies ar līdzjūtību un sapratni, izprotot šīs sensitivitātes, tad viņi tieši tad un tieši tāpēc kļūst izturīgāki pret dažādiem notikumiem pasaulē. Kaut vai, piemēram, manu bērnu tests, ko es pildīju un ar ko es arī varēšu padalīties, pildīju pirms 3 gadiem, kad bērniem bija tātad 3 gadi mazāk. Un to pašu testu es šodien intereses pēc izpildīju, un man tur uzrādās, ka vecākajiem bērniem ir krietni pazeminājusies šī jutība kopš tā brīža, kad es esmu to izpratusi. Un līdz ar to viņi mūsu izpratnē ir gatavāki pasaulē. Un šeit vēl, ko es parasti atbildu vecākiem uz tādām bažām, kā mēs varam iemācīties izturēt. Es redzu, tavā tekstā ir daudz šis te izturēt, paciest, kļūt drosmīgākam, izturēt, vēlreiz tur raksti. Ko tad mēs gribam, lai viņi iztur? Vai mēs audzinām bērnus tāpēc, lai viņi dzīvotu un izturētu visu laiku kaut ko, vai arī tāpēc, lai viņi zinātu, ko viņi grib un varētu tādu līmeni savā dzīvē sasniegt. Es, piemēram, negribu, lai mans bērns sēž un kaut ko nenormāli iztur visu laiku. Es gribu, lai viņš pakārto savu dzīvi tā, ka viņam nekas nebūtu jāiztur, ka viss būs gana labi, viņš zina, uz kurien iet. Un tas akcents jau novirzās citur, un tad mūsu tas satraukums var aiziet prom, un mēs fokusējamies uz to, ko bērnā ieliekam iekšā. Un tad, ja viņš zinās, ka viņam ir līdzjūtība, ka viņam ir atbalsts, viņš pratīs arī ar līdzjūtību, ar atbalstu izturēties pret citiem. Mēs parādam ar savu piemēru. Tā ka, būt drosmīgam un cīnīties pret pazemojumiem, tās visas tās lietas, ko varbūt es tagad nepārāk labi pratu atbildēt, bet es nomierinu un pati sevi jau šo te esmu atklājusi kā tomēr pareizo un vienīgo veidu, kurā mēs ejam tagad ar attiecībām savos bērnos, ar savu bērnu attiecībām. Jā, Gunā, es labāk nevarētu pateikt, kā tu pateici, jā, piekrītu. Jā, es arī tagad mēģinu iet cauri visiem komentāriem pēc kārtas. Jā, par to uzmanīgu vērošanu, man liekas, tas ir atslēga vārds, jo īpaši agrīnā vecumā, kad bērni vēl nevar pateikt visu vai neko nevar pateikt, viņi nezina daudzus vārdus, tāpat emocionālā inteliģence un tā tālāk, un tikai mēs varam vērot, un es varu arī padalīties. Man ir bijusi mentore arī saistībā ar šo te bērnu, kā labāk saprast savus bērnus. Man bija mentori, viņa ir no Latvijas, Aurika, zem vārda Aurika. Viņa ļoti daudz palīdzēja man, jā, tieši iemācīja, kā var vērot savus bērnus, kā var kaut kāds veikt dienas grāmatu rakstīt un saprast labāk gan sevi, gan savus bērnus. Ko dara, kad konstatē? Jā, un par to vērošanu, jā, tas ir ļoti būtisks moments, pieņemšana, jā, bez nosacījuma pieņemšana, bez nosacījuma mīlestība, lai bērns nejūt to, ka viņu mīl tikai tad, kad viņš ir labs, kad viņš kaut ko sasniedz, kad viņš netaisa histērijas. Tas ir, man liekas, attīstības teorijas pamatā, ka bērnam ir ļoti svarīga tā beznosacījuma pieņemšana no vecāku puses, lai viņu pieņem visādu. Jā, ko darīt, kad konstatē? Ko darīt? Var to ārstēt, var mēģināt mazināt, var pieņemt un daudz ko jaunu un iepazīt sevi no jauna. Varbūt tā, Guna, kā tu domā? Tu tagad atbild uz Zanes jautājumu, es tur lasu vēl spriekšu. Jā. Zane, kā es to saprotu, tad ja mēs izējam no tās pozīcijas, kuru nodefinējām kā jūtību, ka tas ir iedzimts, tad tas nozīmē, ka kaut kādas iedzimtās lietas mēs tomēr nevaram mainīt, tāpat kā acu krāsu un temperamentu, tad arī jūtību es redzu, ka pilnībā mēs nevaram mainīt, bet, kā jau es teicu, maniem bērniem tā jūtība ir pazeminājusies uz konkrētiem punktiem.
kuri atkal, ja kam interesē personīgi rakstīt man, es izsūtīšu to testiņu, par kuru es tagad runāju. Tur ir, piemēram, tāds jautājums, ka manu bērnu ir viegli nobiedēt. Un es redzu, ka, piemēram, pirms 2 gadiem, pirms 3 gadiem es atbildēju ar jā par 2 saviem bērniem. Tagad es redzu, ka tikai 1 no 2 ir tāds, kuru tiešām ir viegli nobiedēt. Otrs jau ir palicis tāds izturīgāks. Un šeit Anetes satraukumiem vēl viens mierinājums, ka tieši tā, ja mēs ejam ar izpratni pie bērna, tad viņam, piemēram, šāda pazīme aiziet prom no jutības. Ja? Tas nenozīmē, ka zeķubikses kļuva ērtas, bet, piemēram, šādā punktā, meitiņai Jā, bet tu jau neesi viņu ārstējusi, tu esi pieņēmusi, un jā, un tāpēc ārstēt, man tas vārds ārstēt, man viņš bišķi tā liekas jocīgs attiecībā uz sensorālo jutīgumu. Es saprotu pieņemt, jeb pakārtot vidi tā, lai bērnam, vairs tas nebūtu tāds triggers. Man tas vārds ārstēt bišķīt uzliek tādu bažu, jo pieņemt, mainīt vidi, teiksim, desensibilizēt, vēl tas varētu būt kaut kā, bet tur ir tādas drastiskākas metodas. Bet man tas vārds ārstēt man nepatīk. Attiecībā uz jutīgumu, uz citām lietām varbūt jā, bet tieši uz jutīgumu. Jā, paldies, Zane. Droši vien, kad ārstēt tas nav tas īstais vārds, tāpat kā man arī nepatīk, kad es braucu uz dzemdībām, ka es redzu tur slimnīcu un ka mani sauc par pacienti. Nē, ātrā medicīniskā palīdzība, jā, ārstēšana, nē, viss kārtībā. Tā kā tās vārdu spēles brīžiem ir diezgan fundamentāli svarīgas. Jā, un vēl tomēr viens komentārs par to izturēt, par to, ka mēs tiešām nevaram zināt, ka bērniem dzīvē gadīsies kaut kādas grūtības. Un, jā, mums ir vēl mazāk par minūti, mēs atkal atslēgsimies, bet nākam atpakaļ, un tad es varbūt, ka vairs ierakstu neslēgšu, lai varam vēl brīvāk parunāt. Lūk, bet par to izturēt, jā, tiešām mums var aiziet mūžībā kāds tuvinieks. Un tad izšķirošā loma ir vecākiem, kā viņi to normalizē un kā viņi komunicē un kā viņi ir blakus savam bērnam un atbalsta viņu. Un tā ar visām lietām dzīvē. Un kādus instrumentus viņi tur mugursomā saliek līdzi dzīvē.